Šodien mēs satikāmies ar Eiropas parlamenta prezidentu Robertu Metsolu. Mēs runājam par visādām svarīgām tēmām, kas ir aktuāls gan jauniešiem, gan arī jau politikā deputātiem. Are the social measures taken by your parliament enough? If not, run for elections. I said this last time I was here. Run. Put yourself forward on party lists. You might not get elected the first time. Second time you will. Don't give up. Šodien bija ļoti iedvesmojoša diena, pēc kuras tiešām rodas sajūta to, ka viss ir jauniešu rokās un mēs esam tie, kas var ietekmēt lēmumus. Mūsu atbildība ir tā, vai mūsu līdzcilvēki, ģimene, draugi dosies balsot. Tā bija ļoti fantastiska sajūta redzēt prezidentu tiešām pāris metru attālumā, un arī tas mums bija dot iespēju viņai pajautāt jautājumus, un tiešām tad sajust, ka mēs kā jaunieši šajā mazajā Latvijā arī esam sadzirdēti Eiropas kontekstā. Šī tikšanās ir ļoti noderīga, lai sniegtu mums nevalstisko organizāciju darbiniekiem jaunu iedvesmu turpināt darīt to, ko mēs šobrīd cenšamies darīt, ceļot pilsonisko līdzdalību. Un par to es saku vēlreiz ļoti lielu paldies. Un šis pasākums ir bijis ļoti vērtīgs. Paldies visiem pārīkotājiem!